piecinieki, tie, kas ir dzimuši 5., 14. un 23. datumā. Tie ir cilvēki, kas ievēro stingri tradīcijas un arī sabiedrības normas, kā arī ievieš kaut ko jaunu dzīvē. Viņi ir ļoti labi analītiķi, spēj ļoti labi aprēķināt un arī prognozēt, un viņiem ļoti patīk mācīties, izzināt visu kaut ko jaunu. Viņiem patīk iet plašumā, tad nevis kaut kādā vienā virzienā, bet viņi tiecas iet visur un zināt par visu. Un līdz ar to viņi ir ļoti gudri cilvēki, bet viņiem patīk ļoti brīvība, lai viņus neviens neierobežo un neliek nekādos rāmīšos. Dēļ savām ļoti labām zināšanām viņi ļoti labi spēja būt kā labi oratori, tātad uzstāties, un arī tāpēc viņi mēdz būt labi arī, piemēram, kā mācības spēks, kā skolotāji, un spēja dalīties labi ar savām zināšanām. Savukārt, mīnusā viņi izpaužās tā, ka viņi tiecas pamācīt. Dēļ šīm savām lielajām zināšanām viņiem var būt tāda intelektuālā lepnība, tad viņi jūtas pārāk par citiem, jo viņiem šķiet, ka viņi ir visgudrākie, viņi ir kā staigājošas enciklopēdijas. Viņiem ir grūtības veidot labas un stabilas attiecības, jo viņiem šķiet, ka viņiem viss ierobežo. Un, teiksim, seksuālajās attiecībās viņi var būt vai nu vispār noslēgti, pie viņiem ir grūti piekļūt klāt, vai arī viņi tiecas, izmēģināt visu kaut ko jaunu, kas tiecas uz daudzveidību, teiksim tā. Viņi mīnusā esot, viņi arī nevis ir koncentrēti uz kaut ko, bet viņi ir tādi virspusēji, un tas viņiem arī traucē iegūt šo te lielo zināšanu bāzi, kas viņos varētu būt.